Cenu lapa ir informatīva lapa, kas jānovieto katram tirdzniecībā pieņemtam transporta līdzeklim aiz priekšējā vējstikla. Pēc izmaiņām cenu lapai ir noteikts minimālais informācijas apjoms, kas tajā ir jāiekļauj. Šādu standartizētu cenu lapu turpmāk komersants varēs izdrukāt no tirdzniecības reģistra. Būtiskākā izmaiņa ir tā, ka cenu lapās ir jāiekļauj informācija par automobīļu drošības sistēmām. Komersantam turpmāk būs jānorāda, vai transporta līdzeklis ir aprīkots ar drošības sistēmu, un, ja ir, tad vai tās darbība ir pārbaudīta. Šeit tātad var būt 3 varianti. Tātad transporta līdzeklis ir aprīkots ar drošības sistēmu, sistēma ir pārbaudīta, vai sistēma nav pārbaudīta. Papildus cenu lapā ir jābūt norādītam transporta līdzekļu identifikācijas numuram un odometra rādījumam. Tagad cenu lapā būs vairāk informācijas. Tur būs gan transporta līdzekļa VIN kods, gan odometra rādījums, gan apliecinājums par auto drošības sistēmu stāvokli.